Budžets nav tikai skaitļu tabula. Budžets ir pakalpojums. Tas ir jautājums par to, ko cilvēks saņem pretī par saviem nodokļiem. Ikdienā, nevis prezentācijās. Šodien mēs nerunāsim par emocijām. Mēs runāsim par struktūru, par prioritātēm un par riskiem, kas rodas tad, ja budžets tiek pieņemts bez reālas diskusijas. Šis nav pārmetumu video. Tas ir prioritāšu audits. Kas vispār ir pašvaldības budžets? Pašvaldības budžets sastāv no vairākām galvenajām daļām – izglītība, sociālā aizsardzība, veselība, infrastruktūra, kultūra, sports un pārvalde. Neviena no šīm sadaļām nav abstrakta. Tās ir konkrētas summas, kas pārvēršas vai nu pakalpojumā cilvēkam, vai arī tikai rindā atskaitē. Svarīgi ir ne tikai tas, cik naudas tiek ieplānots. Svarīgi ir arī, cik no tās tiek iztērēts, kur rodas novirzes un kāds ir izmērāms rezultāts. Budžets uz vienu iedzīvotāju. Kāpēc tas ir svarīgi? Absolūti skaitļi var maldināt. Lielāks budžets pats par sevi nenozīmē labāku dzīvi. Tāpēc viens no objektīvākajiem rādītājiem ir izdevumi uz vienu iedzīvotāju. Ja iedzīvotāju skaits samazinās, bet izdevumi nemazinās vai pat pieaug, rodas ļoti vienkāršs jautājums. Vai nauda tiek izmantota efektīvāk, vai arī sistēma vienkārši kļūst dārgāka? Un te parādās pirmais risks. Mazāk strādājošo uztur to pašu struktūru. Tas nozīmē lielāku slogu uz katru ventspilnieku. Tas nozīmē spiediena celt tarifus. Un tas nozīmē mazāku noturību krīzēs. Nākamais jautājums – kā vispār tiek pieņemts budžets? Fakts ir vienkāršs. Iepriekšējos gados Ventspils budžeti tika pieņemti ar vienas politiskās partijas balsu vairākumu, bez būtiskām izmaiņām pēc opozīcijas priekšlikumiem. Un tas rada sistēmisku risku. Ja budžets netiek reāli apspriests, kļūdas netiek labotas. Budžets kļūst par iekšēju partijas dokumentu, nevis visas pilsētas koplēmumu. Izglītība. Tradicionāli tā ir viena no lielākajām budžeta pozīcijām. Skolas, bērndārzi, algas, ēkas, transports – tas viss ir loģiski. Bet jautājums nav tikai par to, cik procentu budžeta aiziet izglītībai. Jautājums ir, vai skolēnu skaita izmaiņas tiek ņemtas vērā? Vai skolu tīkls tiek pielāgots demogrāfijai? Un vai izdevumi uz vienu skolēnu pieaug tāpēc, ka kvalitāte aug, vai tāpēc, ka skolēnu vienkārši kļūst mazāk? Mēs nerunājam par slikti vai labi, mēs runājam par samērīgumu. Sociālā joma. Sabiedrība noveco, un sociālā aizsardzība pieaug. Pabalsti, aprūpe, atbalsta programmas. Tas viss ir nepieciešams. Bet budžeta analīzē svarīgs ir jautājums. Vai pieaugums ir saistīts ar reālām vajadzībām vai ar sistēmas uzturēšanu? Ja izdevumi aug, bet rindas nesamazinās, pieejamība neuzlabojas un sloks ģimenēm paliek tas pats, tad ir pamats runāt par rezultātu trūkumu, nevis nodomu. Kapitāla sabiedrības. Pašvaldības uzņēmumos vadība bieži ir ilgstoši nemainīga. Taču sabiedrībai nav skaidri redzams, cik efektīvi šie uzņēmumi strādā un kādi ir konkrēti rezultātu rādītāji par saņemto finansējumu. Ja nav skaidru mērķu un rādītāju, budžets riskē sekt neefektivitāti, nevis uzlabot pakalpojumu. Šeit netiek izteikti pārmetumi. Tiek norādīts uz pārredzamības trūkumu. Un arī tas ir risks. Infrastruktūra. Ceļi, ietves, laukumi, objekti. Tas ir tas, ko cilvēki redz visvairāk. Un tieši tāpēc infrastruktūra bieži tiek uztverta kā attīstība. Bet infrastruktūra ir arī viena no dārgākajām pozīcijām. Ar uzturēšanas izmaksām nākamajiem 10, 20 gadiem. Budžets nebeidzas objekta atklāšanā. Tas tikai sākas. Un tagad 2026. gada budžets. Šobrīd pilna budžeta projekta versija nav publiski pieejama. Ne deputātiem, ne sabiedrībai. Un tas rada risku. Nav laika analīzei. Nav iespējas labot kļūdas. Budžets var tikt pieņemts, kā ir, ar automātisku vairākumu. Tas nav caurspīdīgs pārvaldības standarts. Noslēgumā. Šis nav stāsts par izšķērdēšanu. Šis nav stāsts par vainīgajiem. Šis ir stāsts par prioritātēm. Budžets ir pilsētas spogulis. Tas parāda, kam nauda atrodas vienmēr un kam
tikai tad, ja paliek pāri. Budžets uz vienu iedzīvotāju nav kritika. Tas ir instruments. Instruments, kas palīdz saprast, vai pilsēta kļūst efektīvāka vai vienkārši dārgāka. Kanāls Piederīgs Ventspilī turpinās skatīties tieši šādi – caur faktiem, caur dokumentiem un caur iedzīvotāju skatu punktu. Ja arī tev šķiet, ka budžets ir vairāk nekā tabula, raksti komentāros. Šī saruna ir jāturpina.